Jā, Ipiķu skola ir mana pirmā darba vieta. Un tāda jauna 18-gadīga meitene, es te izkāpu no autobusu un jautāju ceļu uz skolu. Un tur jau tā stāvēja kalnā. Un ir tāda sajūta, ka pēc 42 gadiem es atkal pārnāku mājās. Un ir vienalga, kā man ir gājis tais pasaules lielceļos. Un jo šodien mani atkal Ipiķu skola ar savu jaunību satikties sauc. Lūk, tādēļ es vēlreiz atgriežos šeit, lai tiktos ar saviem pirmajiem skolēniem audzināmajiem, lai tiktos ar skolotājiem bijušajiem un arī, protams, ar visiem ipiķiešiem. Vienmēr lepojos, ka esmu piederīga šai Lakstīgalu zemei, kurā mīt vissirsnīgākie cilvēki un par kuriem es bieži atceros ar mīļumu. Un tātad sauc mani atpakaļ skola zem bērzu zaļajām šalkām. Te ir tā vieta, kur atkal un atkal sirdis mums atgriezties liek. Te ir tā Birstaliņa, Pagalns, Aka. Un te ir tā vieta, kur spārni mums auga. Ligzda, ko šūpoja bērs. Te no šī lielceļa, te no šī kalna, no pļavas, iesākās vērtību mērs. Te ir tā vieta, kur liesmu sargot ar plaukstu, piemiņas svecīti likt. Tātad mēs vēl varam atgriezties vienmēr šeit, pie šīs skoliņas, un tā man vienmēr ir dārga, jo saprotiet paši, pati pirmā darba vieta, pirmā direktore man Rita Andersone bija. Un tātad man vienmēr patīkam, un es lepojos, ka man arī tomēr te ir tāds saknes, arī, ka man bērni ir cēlušies no Ipiķiem. Ja? Un tātad to nekad nevar aizmirst. Paldies jums par brīnišķīgo, ko jūs Un tagad, vai ir vēl kāds drosmīgais? Mums te ir, es redzu, tuvi un tāli ciemiņi sabraukusi. Vai tiešām neviens vairs neko nevēlas teikt? Nāks tomēr, jā? Ak, mīļā, skaistā jaunības dienu zeme, tu visu devi man, gan skaistu ģimeni, gan meitiņu, gan mīļus skolēnus, gan šī brīnišķīgā gaismas pils, kas uz mums tagad noraugās ar savām tumšām, izbirušām acīm un skumjas mūsu sirdī rada. Jā, mīļā Ipiķu tauta, savu gaismas pili jūs esat nolaiduši uz grunti, un tāpēc varbūt būs kāds spēks, varbūt būs kādi cilvēki, kas viņu atkal augšā cels, jo katrā novadā ir savu gaismas pils, kas jāceļ augšā. Paldies! Nu, lūdzu, lūdzu, vēl drosmīgie. Vai tiešām runāsiet, jā? Es atceros savu jaunību, biju ļoti jauna, tikko atbraukus no lielās Krievijas, un šī bija mana pirmā atrašanās Latvijā, jo, kad es aizbraucu, tad man bija tikai 14 gadu, un kad es atbraucu, tad tas bija veselus 5 gadus vēlāk. Nu, atmiņas jaunībā ir skaistas, un arī liekas, viss bija tik viegli, nekas nebija grūti, bērni bija mīļi, un, nu, tā likās, ka, nu, es esmu it kā laimi atradusi, tāpēc, ka es skatījos uz dzelteniem skaistiem bērziem, uz kļava lapām rudenītai pirmajā, un nesu dzīvoklī, salauzu kļavus un skatījos, un man likās tik skaisti, jo Sibīrijā jau nebija ne tāda zelta rudens, ne tādas skaistas lapas. Un tāpēc man tas izlikās viss tik ārkārtīgi romantiski un skaisti, un tās
pavasarī pēc tam tās lupīnas skolas priekšā, kas ziedēja tā kā viens milzīgs dārs. Nu, tas viss bija, un arī, ka bija jāiet tie 5 kilometri uz Maizikeli vai 5 uz atkal Ipiču centru, lai nopirktu maizīti vai ko, tas viss bija ļoti viegli, varēja nest un iet un tā. Tā kā es pateicos, ka man bija tādi labi bērni, es domāju, ka ļoti labi vecāki, es vēl kādreiz paskatos savas izlaiduma klases bildes, kur mēs esam ar vecākiem, ar bērniem. Nu, es nezinu, es nebiju tipiska skolotāja, bet kā mācēju, tā strādāju un gribēju, kā saka, tikai darīt labu. Un es priecājos, ka man arī dzīvē ir tā iegrozījies, kad es vēl ar vienu varu turēties, varu parunāt un varu satikt savus pirmos skolniekus, kur tiešām pirmie ir vismīļākie, lai kā tas nebūtu. Un, protams, visi mēs esam gados, bet, nu, lai tā, kā man bija ļoti patīkami, tikai žēl, ka viss tas tā ir iznācis. Nu, žēl gan, bet, nu, vieta ir, nu, lai tā. Visu labu un paldies visiem tiem. Paldies! Vēl lūdzu, kas vēlas kaut ko teikt? Varbūt Ārgaļkungs kaut ko vēlas pateikt? Te jau vairāk. Vairāk. Nu, visi pēc kārtas varbūt. Labdien, itiģieši! Es domāju, ka ir pienācis tāds ļoti interesants brīdis. Jā. Vajadzēja notikt tādām brīnumām, ka Ipiķu pagasts, ja ciems tik pievienots Rūjens novadām, atradās mums aktīvas darbinieces un sliņķiem ipiķiešiem sarīkot pirmo salidojumu. Ar to es arī jūs apsveicu. Un varbūt arī mūsu ipiķiešu slinkums ir tas, ka mūsu gaismas pils ir tādā stāvoklī. Jo, ja mēs visi būtu ražani tēvi un ražanas mātes, un katrā mūsu latviešu ģimene ipiķos būtu 10 vai 15 bērni, es domāju, ka šai ēkai jau būtu arī piebūvēti jau citi stāvi, 3., 4. vai 5. vai piebūvs, un šī skola dzīvot. Arī šeit mēs esam visi slinkojuši. Bet pietiks ar tādu apcelšanu. Man jāsaka, es šodien braucot uz šo pasākumu, izbraucot cauri Laņģu mežām, atceros to 51. gadu, kad man mamma ar zirdziņu vedu šo skolu, un kad es jau tuvējās tai skolai, jo man pārņem lielāks bailes. Ak, kungs, cik liela tā ēka, un ko tad tur es izdarīšu? Un šodien bija līdzīga sajūta, kad čakli ļaudis ir nocirtuši tos džungļus ap skolu, un no Laņģa meža jau tīri nevarēja redzēt, bet no šī kalniņa jau skolu varēja redzēt. Un manā sirdī atkal bija tāds uztraukums, kādi mēs esam malači, ka vismaz tad mums ir cilvēki, kas nocērt apkārt šīs skolai šos džungļus. Un šodien es gribētu pateikt lielu paldies visiem tiem skolotājiem, kuri mani samērā labi trenēja matemātikā, arī latviešu valodā, arī tie skolotāji, kas man tajā garajā koridorā lika bieži stāvēt kaktā, jo es diezgan šerpi skrēdīju pa tiem starpbrīžiem. Bet viss tas bija ļoti skaisti, un es esmu bezgalīgi pateicīgs šai skolai un arī visiem mums, audzēkņiem, skolotājiem, ar kuriem es esmu bijis kopā, jo tas vienkārši bija brīnišķīgs laiks, bet šodien, es domāju, ir vēl brīnišķīgāks, jo mēs visi esam kopā, un par to es ļoti priecājos. Paldies jums, paldies organizatoriem, un ņemot vērā, ka šīs meitenes ir ļoti centušās, es nogriezu skaistas vietas priekš jums, tūlīt pasūtīju. Man tiešām ir ļoti liels prieks, ka jūs esat atraduši laiku
lai atbrauktu. Tad, kad tapa šī ideja dzima rīkot šo salidojumu, mēs reizēm abas ar Raimondu tā ar bailēm domājam, labi, mēs rīkosim salidojumu, bet vai kāds šeit atnāks? Un tad, kad bija jau avīzē nopublicēts un izsludināts, ka tiešām šajā datumā šis salidojums notiks, es saņēmu šādu, tādu, varētu teikt, vārdos neizsakām cilvēku mīlestību. Katru dienu neskaitām zvani, vai tas tiešām ir taisnība. Un šodien ieraugot šo milzīgo, jāsaka, cilvēku piepūļu šeit mazajā pavadiņā, mēs esam bezgala gandarītas par to, ka mūsu pūles nav bijušas veltīgas, ka nav bijis veltīgs to ipiķiešu darbs, kas šeit visas, jāsaka, ziemas un pavasara garumā izcirt šeit šos krūmus, sakopt šo vietiņu, lai šodien varētu satikties. Mums ir mazas problēmas ar elektrību, bet tas nekas. Un tāpēc es tagad došu vārdu vēl kādam, kas varbūt, kad ir kaut ko pateikt, jo kamēr mums atjaunosies elektrība, tikmēr mēs nevaram dziedāt. Pagājušo nedēļu saņēmām vēstulīti un gribam nolasīt to. Labdien! Priecājos saņemt ielūgumu uz Ipiķu skolas salidojumu. Šā gada 4. augustā. Šī skola bija mana pirmā darba vieta pēc augstskolas beigšanas. Biju šīs skolas direktori no 54. līdz 1956. gadam. Pēc apprecēšanās vajadzēja mainīt dzīves vietu, tāpēc turpmākā dzīves un darba vieta man ir Jelgava. Taču Ipiķos pavadītais laiks bija interesants un neaizmirstams. Visu mūžu atceros jaukos cilvēkus, ar kuriem tolaik biju kopā gan darbā, gan atpūtā. Skolotāju kolektīvs, draudzīgs, sirsnīgs, visi sava darba entuziasti. Skolēni, jauki lauku bērni, ar kuriem bija patīkami strādāt. Bērnu vecākus un vispār Ipiķu pagasta ļaudis atceros kā miermīlīgus, labestīgus cilvēkus. Dzīves un darba apstākļi toreiz, pirms vairāk kā 50 gadiem, bija pavisam citādi, būtiski atšķirīgi no šodienas iespējām. Skolu apsildīja ar malkas krāsnīm, elektrības nebija, par rādio un televīziju pat nesapņojām. Arī satiksmes iespējas ar rūjienu, piemēram, nekādas. Tos 25 un 30 kilometrus gājām kājām, braucām ar velosipēdu vai dažreiz izmantojam šaursliežu bānīti, kas vedot kravu kursēja starp Rūjienu un Moizakilu. Neskatoties uz to un vēl daudz ko, manā atmiņā šie daži gadi ir patīkams un gaišs laiks. Sūtu sveicienus sirmajai skolai, pāris reizi esmu bijusi to apciemot. Ļoti žēl, ka tai nav lemts, var pildīt savu misiju, taču tā bija vietējā Gaismas pils. Paldies cilvēkiem, kas skolu atceras, piemin un par to rūpējas. Diemžēl savā ievērojamā gadu skaita dēļ, arī dažu veselības problēmu dēļ nevar šajā salidumā piedalīties. Bijusi Ipiķu skolas direktore Sigrīda Klēja, dzimusi Varbūt vēl ir kāds, kas vēlas kādu vārdu teikt. Būs jau iespēja arī vakara gaitā. Mikrofons būs pieejams un jebkurā brīdī varēs runāt. Ļoti pateikties par mūsu sagādāto skaisto brīdi. Paldies! Skola ir pirmās mīlestības vieta. Laimīgas vai nelaimīgas, bet ir. Un es jūtu arī šodien šeit salidojumā cauri strāvošī stīga. Acu skatu uz kādu no manas klases, uz kādu no citas klases. Bet uz salidojumu jau mēs atnākam ar atvērtu sirdi. Un tur mūsu klases biedri pazīst citādākus. Kādam mēs esam joprojām viskaistākie, vismīļākie, vislabākie. Ir skaisti dažkārt pasapņot par to, ko īstenība liec. Bet kas gan dzīve bez sapņiem būtu? Viens palēks dienu pavadienas.
nesaki man neko. Paklusē ir vienkārši ļoti labi, ka tu esi pasaulē. Nesaki man neko. Paklusē ir vienkārši ļoti labi, ka tu esi pasaulē. Aiz tālām atslēgām ugunī, tu dzer vakaros teju. Pār augstu un baltu palodzi ielai dzīvi vēju. Pār augstu un baltu palodzi ielai dzīvi vēju. Manas aušīgās domas liek tev rokas uz pleciem.